Ko var atklāt nekustamā īpašuma vērtējums, kas adresēts kredītiestādei? Gadījumos, kad nekustamā īpašuma tirgus vērtība būtiski atšķirsies no pārdošanas cenas, banka, nosakot finansēšanas apmēru, vadīsies no zemākās īpašuma tirgus vērtības vai pārdošanas cenas. Kvalitatīvs nekustamā īpašuma vērtējums sniegs atbildi, vai dabā pastāvošais plānojums atbilst dokumentos reģistrētajiem. Vērtējumā būs analizētas nelikumīgās pārbūves un to ietekmi uz tirgus vērtību. No šīs informācijas arī varēs spriest par iespējām īpašumu apdrošināšanu. Vērtējumā būs arī informācija par telpu atļauto izmantošanu. Telpas, kas nav piemērotas dzīvošanai, tādas kā apartamenti, viesunami, saimniecības ēka, administratīvās ēkas, ražošanas ēka, nevarēs finansēt, izmantojot hipotekārā kredītu. Vērtējumā būs informācija, vai novērtētais īpašums atrodas teritorijā, kas bieži aplūst un kas var izraisīt šo aplūšanu. Veicot vērtējumu, tiks arī pārbaudīts, vai īpašnieks apdzīvo sev piederošu īpašumu un sev piederošā apmērā. Piemēram, attīstītājs ielaidis rindu mājas sekcijas numurējot no vienas puses, savukārt adreses piešķirts no otras puses. Kvalitatīvi veikts nekustamā īpašuma vērtējums ir kā papildus garants, ka ar īpašuma dokumentāciju viss ir kārtībā, un iesakam to veikt arī gadījumos, ja netiek izmantots bankas finansējums.